Tad kas ir pirmais, lai vispār sāktu strādāt ar SketchUpu? Visām jaunajām šīm te nomas versijām jau obligāti ir nepieciešams Trimble ID konts, tātad vienkārši e-pasta un paroli, reģistrējoties varētu lietot jau dažādus SketchUp produktus. Parasti pirmais jautājums arī ir, tad uz cik datoriem, piemēram, SketchUp varēs lietot. Tātad tas limits būtu 2 aktivizācijas vai nu uz 2 atsevišķiem datoriem, vai uz tā paša datora, piemēram, aktivizējot 2024. un 2023. gada versiju, jo droši var lietot abas divas arī vienlaicīgi uz tā paša datora, īpaši, ja varbūt vēl nepatīk kādas izmaiņas, kas ir jaunākajās versijās, vai nevēlaties riskēt, ka kaut kas nojūgt tajā darba procesā, jo, protams, vienmēr tos spraudņus nākās pārinstalēt arī uz jaunāko versiju. Par licences aktivizācijas laiku jau ilgāk varbūt strādājot SketchUp esat ievērojuši, ka kaut kur reizi mēnesī jūs automātiski izmet ārā no SketchUp konta. Tātad tas limits ir 28 dienas kopš tā brīža, kad pierakstaties. Vienu reizi mēnesī tātad jābūt interneta pieslēgumam, lai varētu to licenci aktivizēt. Pēc tam var droši strādāt kaut vai bez interneta pieslēguma, ņemot vērā, ka pēc 28 dienām jūs izmetīs ārā. Kas notiek tajā brīdī, parasti turpināt vēl iespējams var strādāt ar to pašu SketchUp failu, kas jau ir atvērts, bet nebūs iespēja atvērt kādu jaunu SketchUp failu. Pēc tam vajadzētu uztaisīt logout, tā kā sign out un sign in atpakaļ iekšā. Un šeit jāatzīmē uzreiz tādas 2 lietas. Pirmais par to sign out, sign in. Reāli 99% dažādas problēmas, kas būtu darba gaitā, parasti atrisina tikai tas, kad mēs vienkārši izrakstamies ārā no tā konta un pierakstamies atpakaļ iekšā. Ja kaut kas nestrādā ar kādu no SketchUp saistītiem servisiem, vai dažādas problēmas kaut vai, ka izmet ārā no tā konta. Citos gadījumos, tur parasti varbūt vēl vajag datoru restartēt vai atjaunināt pašu SketchUp versiju. Papildus, kas saistās ar aktivizāciju attiesatīšanu. Par šo problēmu arī detalizētāk zemāk aprakstīts. Tātad pamat problēma tāda, ka, gribētos aktivizēt SketchUp uz jau, piemēram, 3. datora, un netiekam klāt tiem 2 iepriekšējiem, ir iespējams tā attālināti izrakstīties ārā, attiesatīs visas tās aktivizācijas. Vienkārši dodoties vai uz sketchup.com mājaslapu, vai pašā SketchUp sākuma ekrānā izvēloties parasti būs podziņa Manage Activations, kur jau sekojot pamācībai varētu izrakstīties ārā. Te būs arī detalizētāk aprakstīts, kā papildus vienmēr var ieteikt. Mums ir arī detalizēta pamācība, kur to vizuālāk, vieglāk redzēt, meklējot SketchUp licencēšanas pamācību mūsu YouTube kanālā. Par licences kontu mainīšanu, piemēram, ja uzņēmumā kāds darbinieks aiziet prom un vajadzētu to licenci pārlikt kādam citam, mierīgi iespējams to izdarīt. Ja ir atsevišķs administrātora konts radīts, tad šis administrators to varētu izdarīt vienu reizi. Citos gadījumos, ja jums ir bijusi tikai viena licence un viņa arī patiešo ir piesaistīta jūsu e-pastam, vienkārši rakstiet mums, to pārlikt var pāris minūtēs, ja. Tad info@sketchup.lv vienkārši uzrakstiet vai uzvaniet.
Kas attiecās uz vecāku SketchUp versiju aktivizāciju. Tātad no 2018. Gada jau ir iespējams SketchUp aktivizēt, izmantojot šo te Trimble ID kontu, tad praktiski visas šīs te versijas tur pietiek ar to e-pastu un paroli. Vecākām versijām bija pieejami tātad atsevišķi tādi seriālie kodi, ar ko varēja licences aktivizēt. Bet tā būtībā droši, ja jums arī vecāka SketchUp versija kaut kur pie jebkura datora, kur viņu uzinstalētu, viņu varētu aktivizēt, vienkārši pierakstoties ar to pašu kontu. Netiek vairs kā kādreiz katru gadu sūtīti atsevišķi tie seriālie kodi. Kas attiecās uz atbalstu arī šīm tādām vecākām SketchUp versijām, tad tas oficiālais atbalsts tiek sniegts pēdējām trim SketchUp versijām. Ko tas nozīmē, ka jau tagad, piemēram, strādājot ar 21. gada SketchUp versiju, viņi jau strādā, bet tiek nogriezta piekļuve servisiem, kā piemēram 3D Warehouse, kā Extension Warehouse, jo, lai sazinātos ar to servisu, tiek izmantoti tie pārlūku logi, kurus nav iespējams tām vecākām versijām vairs atjaunināt, un, SketchUpam sakot, jā, tātad rodās visādi drošības riski, un tāpēc viņi nogriezuši to iespēju vecākās versijās izmantot to pašu 3D Warehouse arī. Kas attiecās uz vairāku licenču administrēšanu, piemēram, ja uzņēmumā būtu iegādātas 5-6 licences, tad iespējams deleģēt tādu atsevišķu kontu kā licenču administratoru, kas jau varētu redzēt visas licences un kad viņas beigsies, un būtu tā iespēja arī vienu reizi var pamainīt to gala lietotāju. To bieži nevar darīt, tur tikai limits ir, ja licences viena gada laikā to vienu reizi varētu izmainīt. Ja jāmaina atkārtot, tad vienkārši rakstiet atkal uz info@sketchup.lv. Pamainīsim. Ja būtu vairākas licences uzņēmumā, tad būtu iespējams arī apvienot tos gala termiņus, lai nebūtu tā, ka tur viena licence beidzās tur septembrī, 2. oktobrī, 3. novembrī. Varam apvienot, lai visas beigtos, tad, piemēram, tajā novembrī, vienkārši piemaksājot to apjūnas laiku klāt. Arī pēdējā gada laikā ļoti daudzi klienti ir pārgājuši no Pro licences abonementu uz Studio, un, lai to veiktu, nav nepieciešams obligāti gaidīt, kad tā licence beigsies, to var jebkurā brīdī izdarīt. Vienkārši piemaksājot to licences maksas starpību, kāda tā ir tajā momentā, un atņemot jau tās dienas, cik ir pagājuši no tā abonementa. Tātad nesanāk tur neko pārmaksāt. Par licenču pagarināšanu arī bieži jautājums, licences automātiski pagarinās, tad nē, pērkot no mums. Tātad pirms licenču beigām sazinamies, nosūtam piedāvājumu ar licences pagarināšanu, un tikai pēc apmaksas tā licence tiek pagarināta. To var izdarīt jau diezgan laicīgi, jau 2 mēnešus pirms licences termiņa beigām. Licences termiņa sākums, tātad praktiski tā licences sāk strādāt no tā momenta, kad mēs viņu pasūtam, vai citādi, ja ir bijis kāda vajadzība vienoties par vēlāku termiņu, bet parasti tas būs no tā brīža, kad mēs jau veicam pasūtījumu. Kas attiecās uz vairāku gadu licencēm, tad iespēja iegādāties 2 un 3 gadu licences jau kādu laiku ir nogriezta. Praktiski to var izmantot tikai, ja ir, piemēram, kādi
granti uz vairākiem gadiem, vai, piemēram, valsts iestādēm, kur ir veidot vairāku gadu iepirkumu, tad tikai tādos gadījumos varētu tās 3 gadu licences iegādāties. Faktiski tur nav nekādas arī varbūt atlaides, bet vienkārši var zināt, ka tā cena būs vienāda visus tos 3 gadus bez korekcijām, jā. Par ko minēju, jā, tad, ja nebūtu interneta pieslēgums, tad to licenci būtu iespēja tās 28 dienas lietot, tad jau automātiski izmetīs no tā konta. Bet gadījumos, ja drošības prasību dēļ tie uzņēmumā vispār nevar pieslēgties internetam, ja, tad ir nopērkams arī tādas offline tipa licences. Viņas gan apmēram 1000 eiro maksā, tad vairākas reizes dārgāk nekā nomas licences. Bet tas tādos atsevišķos gadījumos. Ir daudz uzņēmumu, kas ir īpaši tādā attālinātā darba gaitā izmanto virtualizāciju, tātad strādājot attālināti darbstacijai, pieslēdzoties no mājām vai veidojot visādas virtuālās mašīnas. Tātad, SketchUps oficiāli neatbalsta šādus te risinājumus tieši virtuālajām mašīnām, jā. Droši vien, lai nebūtu gadījumi, kad vairāk lietotāji izmanto to pašu licenci. Kas jau attiecās par pašu SketchUp darbību vairāk. No 24. gada versija, 21. gada versijas būtu tāds jau universālais SKP formāts. Tas nozīmē, ka ja es tagad saglabātu SketchUp failu kaut vai 23. gada versijā, viņu mierīgi varētu atvērt vaļā ar 22. 21. gada versiju. Un no 24. gada versijas jau tiek vispār noņemta iespēja saglabāt vecākos formātos. Jau pēdējos mēnešos, man liekas, aizvien biežāk saņemu ziņu, ka nav tomēr ērti šādi darboties, īpaši, ja, piemēram, kādi kolēģi tur strādā ar pavisam vecām SketchUp versijām, tad par to risinājumu, viens risinājums, var droši atstāt reizē uzstādīt arī 23. gada SketchUp versiju, vai ir iespējams uzstādīt vienu bezmaksas SketchUp papildinājumu, kas ļautu jau, tātad, kur viņš man te, viņš saucās tātad Save Older SketchUp version. Tad es jau ļautu izvēlēties, kādā versijā mēs saglabāsim. Kāpēc tas tika izdarīts, jo SketchUps nevēlās atbalstīt un katru reizi testēt 11 dažādās SketchUp versijās, tikko kā iznāk kaut kāds jauns servis, piemēram, ja. Nevēlās tos vecos formāts vairs uzturēt, pārāk daudz resursu tas aizņemot. Bet jā, ar šiem bezmaksas spraudņiem var arī saglabāt vecākās versijās. Kas zina, varbūt viņi kā tādu papildinājumu pievienos jau oficiāli arī. Lai šo papildinājumu atrastu, var diezgan vienkārši aiziet uz, ja meklējam, pamainīšu skatu. Un, ja es vienkārši ierakstu SketchUp Save Older version, pirmā saite jau aizvedu SketchUp oficiālo fórumu, kur parādīsies tātad Desmo piedāvātais spraudnis Save to Older version. To var lejupielādēt, uzstādīt, un tad jau arī varēsiet saglabātajās vecākās SketchUp versijās. Tā.
Vēl kas attiecās uz grafiskajiem uzlabojumiem, ko piedāvā 24. gada versija. Tātad tika pārietis jau no kādreizējā OpenGL tipa grafiskā dzinēja uz DirectX 12, kas piedāvā daudz vairāk interesantas tādus vizuālos efektus, ko mēs varam parādīt patiešo SketchUp darba vidē. Kā piemēram, jau pirmais palaistais mums bija Ambient Occlusion. Es pamēģinu. Jā, es skatos pie stiliem, rediģēju plaknes, ieslēdzu Ambient Occlusion, mēs to foršo tādu mākslīgo ēnojumu jau iegūstam, lai varētu daudz telpiskāk parādīt dažādas formas. Un jau testa versijā lieliski strādā arī citi efekti, kā gan atspīdums, gan faktūra, gan arī tātad HDRI tāds balstīts fona apgaismojums, kad mēs varam veselu ainavu parādīt, kas pēc tam arī tajos atspīdumos parādās objektiem. Tad, tā nākotne tāda, kad aizvien mazāk vajadzēs izmantot dažādus papildus, tos renderēšanas dzinējus. Tas viss jau tiks piedāvāts SketchUpā. Reizē gan šīs tehnoloģijas ir prasīgākas pret datoru, un kas nozīmē, ka uz vecākiem dzelžiem varētu nepārāk stabili strādāt SketchUps. Bet, ja tātad ir šīs problēmas, viņas kā var izsanāt, dodoties uz sadaļu Window un Preferences. Sadaļā Graphics būtu ļoti vienkārši ķeksītis Use Classic Graphics Engine. Tātad mēs varētu to veco dzinēju izmantot. Nebūs pieejami šie efekti, bet stabilāk strādās SketchUps. Tā ka ar domu, ja vēlaties nākotnē izmantot visas šīs te skaistos efektus, vajadzēs upgradeot datoru. Tā pavisam vienkārši. Kas, pēdējais arī, kas attiecās uz tiem ikdienas tehniskajām problēmām, kā minēju, tad 99% gadījumu pietiek, kad mēs ar sign out un sign in atkal pierakstamies atpakaļ mūsu kontā. Citkārt varbūt vajadzīgs datora restarts, tas ir jebkurā gadījumā, īpaši tur vairākas nedēļas dators ieslēgts, tā vien veidojās dažādi gļuki. Un citreiz var atjaunināt SketchUp versiju. Ja neskapēc jaunākajā versijā kāda funkcija nestrādā saistībā ar servisiem vairāk, ko es ieteiktu parasti pamēģināt, var arī uzstādīt vecāku SketchUp versiju, pārbaudīt, vai uz tās viss ir kārtībā. Citreiz varbūt ir kādas update bijuši Windowsam pašam, un drošības iesatījumos ir īpaši, tad var nākties atselekt varbūt kaut ko uz ugunsmūrim jaunu, jā. Vai izteikt varbūt pēc brīži, kad iznāk jaunākās Apple, jā, tātad macOS versijas, tajā nedēļā vienmēr arī ļoti, ļoti daudz jautājumu rodās, kāpēc vēl nestrādā SketchUps. Parasti jāpagaida kāda nedēļa, 2, līdz SketchUps arī parādīsies jaunākā versijā, kur jau visam stabili vajadzētu strādāt. Kas attiecās uz tiem pašiem 3D Warehouse, Extension Warehouse, piemēram, servisiem, ja neizdodas viņiem piekļūt klāt patiešo no tātad SketchUpa, varat atsevišķi viņus atvērt arī caur mājaslapu. Tātad. Piemēram, ierakstot 3D warehouse.sketchup.com parādītos jau tas pats servis. Manuprāt, pat nedaudz vieglāk ir
pārskatīt un ātrāk strādā nekā tajā mazajā nodziņā. Līdzīgi arī ar extension warehouse to iespējams atsevišķi atvērt vaļā, un tajā brīdī jau to spraudu var lejupielādēt arī kā atsevišķu to Ruby formāta failu, un pēc tam jau caur SketchUp to uzstādīt. Un līdzīgi arī tātad darbojoties ar Trimble Connect servisu, tur patiesībā pat vairāk funkcijas ir pieejamas tieši caur to online versiju pārlūkojot. Projekts veidot, rediģēt, uzaicināt dalībniekus, un arī tā sakarīgi var tikai caur to online versiju. Tā ka ne viss ir varbūt pat tieši no SketchUp uzreiz visērtāk pieejams. Nu re, un ko noteikti var ieteikt arī, ja ir vajadzība tāda vispārēja palīdzība par SketchUp. Pirmais, skatoties SketchUp LV sadaļā, tātad atgriežos SketchUpā, sadaļā apmācība un video pamācības, jau atradīsiet pamata tādas svarīgākos seminārus, piemēram, pirmais, kas ir par SketchUp licenzēšanu, tā vizuāli varbūt pārredzamāk parādīts, kā risināt dažādas problēmas. Arī semināri, piemēram, kāpēc SketchUp strādā lēni, kur varētu apskatīt, kas ir tie vajadzīgi aspekti no dzelžu puses, lai SketchUps ātrāk strādātu, vai kā stilistiski varētu risināt, uzlabot to mūsu projektu, lai tas strādātu ātrāk. Un arī citi semināri, noderīgas funkcijas, papildus nedaudz vieglāk to pārskatāmākā veidā, man liekas, var redzēt, ja dodaties uz SketchUp LV YouTube kanālu. Šeit arī redzēsiet nesen publicētos tātad semināriem ierakstus, piemēram, pēdējais par SketchUp prototipēšanai vai par jaunāko versiju funkcijām, kas īpaši noderīgs tiem, kas varbūt pāris gadus nav lietojuši SketchUp. Mums ir tātad seminārs SketchUp paslēptās funkcijas, kur visi tie jaunie rīki apvienoti tādā vienā video varētu iepazīties, kā ar tiem strādāt. Gan, teiksim, jaunie rīki, gan arī nedaudz aizmirstiem. Un pēdējais, kas atzīmēts ir, ja tieši no citiem SketchUp lietotājiem gribētos iegūt kādu atbalstu, nevienmēr varbūt esmu uzreiz pieejams, ja, tad dodoties uz Facebooku, mums būtu grupa, kas saucās SketchUp 3D katram. Nav tāds atsevišķs fórums, fórumi lielākoties ir visur pasaulē aizvērušies, un tagad pieejams ir tātad šī grupa, kur parādīsies gan informācija par dažādiem pasākumiem, gan arī dažādi darba sludinājumi, pieejami arī, ja gribās savus kādus projektiņus parādīt, vienkārši droši rakstiet tur iekšā, lai ir kaut kāda aktivitāte. Visiem būs interesantāk.